Es vēlos šodien kopā ar jums domāt par tekstu, kas rakstīts apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 1. nodaļā, sākot ar 3. pantu. Efeziešiem 1. nodaļa, sākot ar 3. pantu. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Dievs mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar dziļu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas. Kristus ir to, kas ir debesīs, ir to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Amen. Šovakar, mīļie, es gribu kopā ar jums runāt par visvareno Dievu kā mūsu tēvu. Teksts, kuru mēs lasījām, iesākās ar vārdiem: lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Bet pirms mēs domājam par mūsu Tēvu debesīs, es vēlos ievadā norādīt uz to, ka gan šajā tekstā, gan visā Bībelē Dievs mums top atklāts kā trīs vienīgs Dievs. Tā ir bībelības, jeb evaņģēliskas ticības īpašs pamatakmens, jeb atziņa. Mūsu Dievs ir trīsvienīgs Dievs. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Nav trīs dievi, ir viens vienīgs Dievs, bet viņš ir trīs vienīgs. Mēs to nevaram izskaidrot tā, lai absolūti apmierinātu mūsu pašreizējo aprobežoto intelektu. Dieva trīsvienības mācība, atklāta svētajos rakstos, stāv pāri mūsu cilvēcīgajam saprātam. Bet, ja mēs uzmanīgi ieklausāmies Dieva atklāsmē svētajos rakstos, tad mums šīs grūtības to saprast pamazām zūd, jo mēs to izjūtam, piedzīvojam, uztveram ticībā. Un, protams, svētie raksti mums atkal un atkal to apliecina, ka tāds ir mūsu Dievs. Un šajā tekstā, kuru mēs nolasījām, mēs sastopamies ar Dievu Tēvu, ar Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu. Visi šie vārdi
ir šajā īsajā tekstā. Slava viņam! Bet es vēlos jums teikt, mani mīļie, ka šī atziņa, jeb mācība, ja mums patīk, mēs varam sacīt doktrīna, es gribētu teikt, šī patiesība par trīsvienīgo Dievu ir ārkārtīgi nozīmīga. Ja mēs kaut kādā veidā to ignorējam, jeb nepievēršam tai uzmanību, tad visa pārējā mūsu ticības dzīve var kļūt kropla un greiza. Tas ir ļoti svarīgi. Bet tagad par mūsu Tēvu debesīs, par Dievu Tēvu. Šeit ir kaut kas brīnišķīgs, ka proti vienīgi, es sacīšu, Kristus reliģijā Dievs ir cilvēku tēvs. Mēs varam iepazīties ar jebkuru pagānisku reliģiju, respektīvi nekristīgu reliģiju, un arī ar monoteiskām reliģijām, kā islamu un jūdismu. Daudz ko mēs šajās monoteiskās reliģijās varam uzzināt itin kā par Dievu, bet nekur Dievs nav tēvs, nemaz nerunājot par pagānu reliģijām. Ja pagānu reliģijas runā par Dieva dēliem un dievu meitām, tad pirmam kārtam tās ir dažādu dievu meitas un dažādu dievu dēli, kuri paši ir apveltīti ar kaut kādu izdomātu mitoloģisku dievišķumu. Protams, pagānu dievi nav nekādi dievi. Un ko pagāni upurē, mēs lasām Bībelē, to viņi upurē vēlnam. Vienīgi Kristus reliģijā Dievs ir cilvēku tēvs. Ko mēs zinām par tēvu? Par debesu tēvu. Jēzus ir tas, kas mums viņu dara zinām. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā mēs varam lasīt visai daudz par Dievu kā tēvu. Es izlasīšu tikai dažus pantus no 6. līdz 11. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Ja jūs būtu mani pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jo tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Šis ir tikai viens teksts, neliela daļa no Jēzus runas, kur viņš runā par tēvu. Atklāja mums tēvu. Ir brīnišķīgi un tajā pašā laikā vareni, ka tēvs un dēls ir tā vienoti, ka mums ir grūti saskatīt atšķirību starp tēvu un dēlu. Ne par velti Jēzus saka, es esmu tēvā un tēvs ir manī. Vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā mēs redzam viņu kā pasaules radītāju, tēvu un dēlu. Kolosiešiem 1.16.
Kristus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, troņi, kundzības, valdības, varas, viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Mateja evaņģēlija noslēgumā Jēzus pats saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kam gan ir visa vara, ja ne Dievam Tēvam? Un Jēzus saka, man ir dota visa vara.